Turpinam budžeta receptes. Šoreiz pusdienās gatavošu sautējumu 4 cilvēkiem par 5 eiro. Uzreiz Rimija bukletā pamanīja cūgaļas karbonādi, ieķēra puskilogramu, paņēma pāris burkānus, kartupeļus, sarkanās pupiņas un nezinu kā jūs, bet es sautējumu ēdu tikai ar krējumu. Dodamies uz kases, skenē mans Rimija karti un kopā samaksāju 4,64 eiro. Nu, tātad, šeit es visu jau sagriezu tādos skumos lielam gabliņos un kā pirmo katliņā aši aprauju cūgaļu. Liekam kādu visas pasaules garšvielas, tās un kāds zaļums man vienmēr ir jau mājās. Tad mācam klāt burkānus, kartupeļus, bišķīt apmaisam un lejam ūdeni. Manā sanāca kā 300 miltri. Pievieno lauru lapas, lai arī ko tās darītu, tas lai paliek viņu ziņā. Kad ūdens sāk burbuļot, nogriež zemāk temperatūru un atstāj zem vāka 40 minūtes. Un varat pāris reizes apmaisīt. Kad viss gandrīz gatavs, pievieno nosklotas pupiņas, pieregulē garšvielas un pasildu vēl 5 minūtes. Un gatavs. Neskatās tik smuki, jo, come on, tas ir sautējums, bet garšoja izcili. Sanāca 4 lielas porcijas, katra par 1,16 eiro.